Mēs esam bieži dzirdējuši tādu tēzi, ka ja Krievijas bruņotie spēki resursi nebūs piesaistīti Ukrainā, palielinās risks uzbrukumam Baltijai un tā. Tagad es saprotu, ka mēs tā kā tuvojamies kaut kādam mieram. Man ir jautājums jums kā amatpersonām. Tas nozīmē, ka risks tagad palielinās, jo es esmu pēdējos gadus dzirdējis, ka ja Krieva armija nebūs spiesta tērēt cilvēkus un resursus Ukrainā, tad viņi nāks virsū Polijai vai Baltijai. Es tagad saprotu, ka kaut kāda vienošanās būs, kas man tagad ir jādara. Un es no Eiropas tā kā neesmu dzirdējis atbildi par to, ka jā, ka mēs esam par mieru, bet tad mēs arī vienlaicīgi tā kā suvalka koridoru, es nezinu, ko darām, minējam vai vienalga ko, jā. Tas droši vien atkarīgs no tā, kādā veidā karš beigsies un kāds būs miera līgums vai vienošanās un ko mēs paši šeit pie sevis darīsim. Es domāju, ar to vien, ka mēs esam vienojušies, ka viss kā minimums NATO palielinās līdz 3,5% tīra aizsardzības finansējumu plus vēl 1,5% drošībai. Pietiks, ja Vācija vien pat to izdarīs un Baltijas valsts. Tas atturēšanas efekts Krievijai jau būs milzīgs. Kas mani varbūt kaitina dažreiz, ka ir valsts Eiropā, kas, lai pamatotu savu aizsardzības izdevumu celšanu, runā kaut ko, kad Baltijas valsts būs nākamās. Mēs esam NATO, Krievija ir aizrūjušies ar valsti, kura nav NATO. 3 gadus nespēja iekarot. Ja mēs turpināsim nostiprināt savas aizsardzības spējas, turpināsim investēt 5% aizsardzībā, iegādoties visus tos ieročus, kas mums ir vajadzīgi, plus to darīs visas reģiona valstis, NBA, Baltijas valsts, Ziemeļvalstis, Polija un Vācija, ar to jau pietiek.